Sveicināti! Turpinot licenču tēmu, šodien mēs parunāsim par licencēm, kuras var pielietot intelektuālā īpašuma objektiem. Un viens no tādiem iemesliem, kāpēc tas ir aktuāli, ir sekojošais. Pirmām kārtām licences ir vajadzīgas, lai aizsargātu autortiesības, tas ir tiesības autoram tikt atzītam par šī darba autoru. Otkārt, šīs licences ir nepieciešamas arī, lai aizsargātu šo darbu izmantotājus, lai viņiem būtu kaut kāds dokuments, kurā ir norādīts, ka viņi šo saturu izmanto legāli. Lai autoriem katru reizi nevajadzētu veltīt laiku kaut kādu savu licenču izgudrošanai, pastāv lietošanai gatavas licences. Populārākās un zināmākās no tām ir Creative Commons, Open Source, Public Domain un vēl eksistē virkne citu licenču. Ja gadījumā neviena no augstāk minētajām licencēm neapmierina intelektuālā īpašumā autora vajadzības, katrs ir tiesīgs izveidot un sastādīt savu licences variantu. Pie tam par pamatu var paņemt arī tās idejas, kas ir iekļautas augstāk minētajās licencēs. Tātad viena no populārākajām licencēm, kura tiek izmantota intelektuālā īpašuma izplatīšanai un arī izplatīšanas nosaukumu norādīšanai, ir Creative Commons. Creative Commons patiesībā ir bezpeļņas organizācija, kas ir izveidojusi licences, kuras bez maksas tiek piedāvātas sabiedrībai. Šīs licences iekļauj dažādus noteikumus, un viņām ir dažādi varianti, bet galvenā doma ir tāda, ka šīs licences ļauj saglabāt autortiesības, vienlaikus ļaujot citiem kopēt, izplatīt un dažkārt arī izmantot savus darbus. Kādi tad ir šie Creative Commons licenču veidi? Šeit jūs redzat attēlu, kurā parādīti tie simboli, kas parasti pie šiem darbiem tiek pievienoti atkarībā no izmantotā licences veida. Un tagad mēģināsim parunāt, konkrētāk noskaidrot, ko nozīmē katrs no tiem. Pirmais ir tā saucamā Creative Commons Attribution licence. Augšējā labajā stūrī jūs redzat to simbolu, kas parasti tiek pievienots saturam, kurš tiek izplatīts ar šīs licences saturu. Tālāk, parasti tas iekļauj arī tos materiālus. Šī licence tiek pielietot arī uz tiem materiāliem, kurus tālāk drīkst izmantot komerciālai lietošanai. Tas nozīmē, jūs informāciju un materiālu paņemat bez maksas, savukārt tālāk jūs drīkstat to pārdot par naudiņu. Tālāk šī licence ļauj arī izplatīt, pielāgot vai mainīt oriģinālo materiālu. Tātad materiāls turpina savu dzīvi un pilnveidojas. Bet vienīgais ierobežojums šajā gadījumā, izplatot tālāk šo materiālu, obligāti jānorāda sākotnējā autora atribūti, kā arī materiāla izcelsme. Tātad tam, kurš tālāk lietos jūsu pārveidotos materiālus, viņam ir jābūt zināms, ka par pamatu tika paņemts kaut kāds cits gatavs materiāls. Otrs licences veids Attribution Share Alike. Tātad attribution mēs jau saprotam, ka autors grib, lai tiktu norādīti izcelsmes avots un autors. Un šajā gadījumā kā obligāts nosacījums ir tāds, ka jauno materiālu drīkst izplatīt pilnīgi ar tādiem pašiem licences nosacījumiem. Tas ir, ja jūs paņēmāt materiālu Attribution Share Alike, jūsu jaunajam un papildinātajam un uzlabotajam materiālam tālāk jābūt izplatītam pilnīgi pēc tādiem pašiem nosacījumiem. Tālāk nākamais licences veids Attribution Non-Derives. Šeit arī esošos materiālus, kuri tiek izplatīti ar šo licenci, jūs drīkstat paņemt,
Jūs drīkstat viņus izplatīt tālāk, bet jūs nedrīkstat pilnveidot un mainīt sākotnējo materiālu. Pie tam šis materiāls tālāk jāizplata pilnīgi tādā pašā veidā, kā jūs paņēmāt. Tas nozīmē, jūs viņu nedrīkstat samazināt, tātad kādu paņēmām, tādu izplatām tālāk. Protams, ir jānorāda materiāla autors un izcelsme. Vēl viens licences veids, Attribution Non-Commercial. Šī licence, kā jau redzams no nosaukuma, iekļauj visas tās īpašības, kuras ir raksturīgas attribution licencei, bet atšķirībā no citām, šeit galvenais nosacījums, ka šādus te materiālus nedrīkst izmantot komerciālai lietošanai. Tas ir, jūs drīkstat paņemt, jūs drīkstat tālāk izplatīt par brīvu, bet jūs nedrīkstat, iekļaujot iekšā gatavo materiālu, nedrīkstat viņu tālāk pārdot. Protams, atkal ir jānorāda izcelsme un autors. Nākamais licences veids mums ir Attribution Non-Commercial No Derives. Kā jau redzams no šīs licences nosacījuma, viens no pirmajiem noteikumiem ir tāds, ka mēs nedrīkstam materiālu, kurā ieliekam fragmentus, kas tiek izplatīti ar šādu te licenci, nedrīkstam izmantot tālāk komerciāli. Nākamā lieta ir tāda, ka mēs nedrīkstam mainīt vai pielāgot sākotnējo materiālu. Ja nu gadījumā mēs tomēr to darām, tad tālāk mēs nedrīkstam šo materiālu izplatīt. Tātad paliek tikai jūsu personīgai lietošanai, jo, kā jau bija minēts licencēs No Derives, materiāls tiek izplatīts tāds, kāds ir, nesaīsinot, nepieliekot kaut ko klāt. Un attribution, kā jau tika norādīts arī visos iepriekšējos gadījumos, nozīmē to, ka materiāla avota un autora norādīšana ir obligāta. Un pats pēdējais licences veids, Attribution Non-Commercial Share Alike, tātad šajā gadījumā nosacījums nedrīkst izmantot šos materiālus komerciālajai lietošanai. Jūs drīkstat mainīt, pielāgot, uzlabot sākotnējo materiālu un, protams, jūs drīkstat paņemt nevis visu materiālu kopumā, bet paņemt tikai šī materiāla fragmentus. Bet tālāk ir jāizplata pilnīgi ar tādiem pašiem licences nosacījumiem, kā tika izplatīts šis te materiāls. Un tie logotipi, kas apzīmē šādu te licenci, ir redzami slaida augšējā labajā stūrī. Lai labāk aizsargātu un kontrolētu savu materiālu lietošanu, tad, kad jūs vēlaties izplatīt materiālus, izmantojot Creative Commons licences, ieteicams veikt sekojošas darbības. Pirmām kārtām vajadzētu doties uz Creative Commons vietni. Tajā ir pieejama izvēlne licences izvēle. Tālāk, atbildot uz vairākiem jautājumiem, kas tur parādās, jums tiks piedāvāts licences komplektiņš, kurš labāk derētu jūsu konkrētajā variantā. Tad, kad esat izvēlējušies licenci, protams, katrai no tām vajag izlasīt, iepazīties un izprast tās noteikumus, kaut gan kopumā tie noteikumi tika pastāstīti pirms kāda brīža. Pēc tam, kad licence ir atlasīta, jums tiks piedāvāts HTML kods vai arī vienkāršs teksts, kuru jūs pievienosiet savam dokumentam. HTML kodu jūs varat iebūvēt savā mājaslapā vai tajā informācijā, kuru jūs publiskojat internetā, vai arī pievienot kā parasto tekstu parastajiem dokumentiem. Šo te kodu jūs pieliekat visās vietās, kur izvietojat savu izveidoto intelektuālo saturu.
Un šo te saturu, lai, protams, cilvēki to lietotu, vajadzētu nodrošināt tā, ka viņš ir viegli pieejams. Un, protams, arī jānodrošina tas, lai tā licence būtu cilvēkiem viegli atrodama. Un ieteicams Creative Commons lapā pēc publicēšanas savu darbu pieregistrēt, kaut gan tas nav obligāts process.